Tālāk aicina Pāvilostas vidusskolu, kas izvēlējusies arī startēt raidījumā Galileo. Secinājuši, ka bebri ūdenī nenakšņo, bebrus ir čakls, un secinājuši, ka viss ir iespējams. Lūdzu, Pāvilosta gatavojas Rēzeknes katoļu vidusskola. Leo numur 2. No Pāvilostas, jeb precīzāk no Pāvilostas vidusskolas. Gatavojoties konkursam, skolēni no Pāvilostas vidusskolas mani atrada netālajā upītē, kur es biju pacenties uzcelt savā dzīvē skaistāko dambu. Jūs jau droši vien zināt, ka bebri ir teicami būvmeistari. Tie ļoti precīzi būvē dambjus. Lai gan pirmajā acu uzmetienā liekas, ka tas dambis ir tāda žuburu kaudze, tas ir ļoti smalki izplānots būvniecības meistardarbs. Tur ir gan istabas, kur gulēt, gan arī, kur dzimt mazuļiem. Un tas ir viss, kas ir palicis no mana meistardarba. Pašlaik Latvijā ir uzskaitīti vairāk kā 100 000 bebru. Es esmu viens no tiem. Bet bija laiks, kad Latvijā bebri bija izzuduši. Taču mūsu skolā mācās vairāk kā 100 skolēni un netaisās vēl izzust. Reklāmas pauze. Lietojiet Colgate Herbal White un jūsu zobi būs super. Ko tikpat balti un stipri kā bebram? Nē, tikai 2. Bebra kažokāda ir ļoti stipra, mīksta un zīdaina. Tā vienmēr ir ļoti augsti vērtēta un pat noderējusi par valūtas vienību. Bet šobrīd bebrādam pasaules tirgū nav un laikam nebūs pieprasījuma. Dzīvnieka spalvā dzīvo tās saucamās bebra blusas, kuras Latvijā, starp citu, neviens vēl nav izpētījis un nav arī atrodama par tām nekāda informācija. Un daži ticējumi. Lai ar ko bebras kasītos, tikai ne ar zobiem. Dāvinātam bebram zobos neskatās. Vai jūs zināt, kas bebram ir visvērtīgākais? Jā, dziedzeri. Kādreiz dziedzerus izmantoja dažādu kaišu ārstēšanai, galvas sāpes, drūdzi, histēriju. Mūsdienās šos dziedzerus izmanto parfimērijā, smaržu ražošanā. Arī mēs esam saražojuši no bebru dziedzeriem uzlējumu, nogatavināts pēc sentēvu metodas. Ļoti efektīvs līdzeklis, kurš pieregulē asinsspiedienu, iztīra un padara elastīgus asinsvadus, sakārto nervu sistēmu. Tāpēc mūsu skolas skolēni un skolotāji ir nosvērti apdomīgi un gudri. Tāpēc mēs novēlam jums visiem, lai arī jūs būtu tikpat atraktīvi, skaisti un jautri. Jādzer viens korķītis, iedarbība zibenīga.
Paldies Pāvilostai!